Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts par cepurēm un zeķiem. Nekādi adītie džemperi, nekādas jakas, jo vienkārši pa šo laiku es neko citu neesmu matījis, kā tikai cepurs un zeķes. Un tā, vispirms sākumā par adītajām cepurēm. Kopš pēdējā video ir pagājuši, ja nemaldos, divas nedēļas, jā. Un tātad šo 2 nedēļu laikā esmu noadījusi 4 cepures. Šīs ir cepures vīriem, tā saucamās dokeru cepures, vismaz interneta vidē tā šīs cepures tiek dēvētas. Kāpēc tāds nosaukums? Pirmkārt, šīs te cepures nav tik garas kā parastās cepures, jā, kad uzvalkot, nenosedz ausis. Un agrāk, kaut kad senos laikos, ostas strādnieki esot valkājuši šādas te īsas cepurītes, un tāpēc arī tāds nosaukums dokeru cepures. Nezinu, kā tur ar to nosaukumu ir, bet katrā ziņā man tas nosaukums ļoti patīk, un tā es tās savus cepures arī saucu dokeru cepures. Tātad ir nodītas 4 cepures šādās te krāsās. Tātad pirmo cepuri, kuru es nodīju, bija cepure pelēkā krāsā. Jā, no kādas dzijas tad es adu? Tātad visas savus cepures jau 2. gadu es adu no vienas un tās pašas dzijas, pati pēc saviem aprēķiniem, un tā ir dzija Alizé Lana Gold Klasika. Visiem labi zināma dzija, dzijas sastāvs 75% akrils, 25% vilna. Jā, tik liels akrila sastāvs ir šajā dzijā, bet dzija uzvedās labi valkāšanas laikā. Pārbaudīts savam vīram pirms 2 gadiem uzvadīja tieši tādu pašu cepuri, viņš valkāja 2 gadus, valkāja neakurāti, nevīšīgi, cepuri tika noņemta, kaut kur nosviesta, jā, un tāpat tās izskatās ļoti labi, nav nekas nesavēlusies, tā kā, jā, man šī dzīve patīk, un es turpināšu adīt, neskatoties uz to, ka tur tas akrils daudzums ir tik daudz. Jā, un 100 gramos ir 280 metri. Es šīs te savus cepures adu ar adām adatām numur 3. Tātad, jā, bet kas šai dzijai ir viens tāds mīnus, kā dažādas krāsas, lai gan tā metrāža ir rakstīta visām vienādi, tomēr dažas krāsas dzija ir nedaudz smalkāka. Un tā man bija ar šo te pelēko krāsu. Tas jau, šie tie ir mani krājumi pelēkās krāsas vēl no pagājušā gada. Un tieši dzija, šī te Alizé Super Lana Klasika pelēkā krāsā bija smalkāka nekā pārējās dzijas. Un tad, kad es noadīju šo te cepuri pati pēc tiem saviem aprēķiniem, tātad adats numur 3 un 140 valdziņi, tad man sanāca cepuri vienu izmēru mazāk nekā parasti. Jā, šie 140 valdziņi ir izmēram galvas apkārtmēram 57–58 centimetri. Un tad, kad es to cepuru nodīju no pelēkās dzijas, sanāca vienu izmēru mazāka. Un tā šoreiz, tā kā man šī dzija vēl stāv no pagājušā gada, es, protams, ir jāizada, kaut kas jāizdomā. Un es pietinu klāt šai pelēkai dzijai šādu te spoļu dziju. Es gan neesmu liela spoļu dzijas piekritēja, bet šis atradās manos krājumos. Tātad tāda pelēkas krāsas dzītiņa, ļoti smalka, manuprāt, metrāža bija 1300 metri 100 gramos, bet šajā gadījumā šī te smalkā dzītiņa izglāba situāciju, pietinot klāta un nodot šos te 140 valdziņus. Cepuri bija tieši tas izmērs un tas lielums sanāca, kā man vajadzīgs. Adīt bija, es neteiktu, ka viegli, bet tā adījās lēnāk, jo šis te smalkais diedziņš, dzītiņi visu laiku jāsako līdzi, lai ar adatu to aizķertu abas šīs te dzijas. Un jā, tas man tā īsti nepatika, bet, jāizad ir tā pelēkā dzija. Ir gadījumi, kad jā, šīs te smalkākas tādas dzijas glāb situāciju, bet esmu redzējis, kad adītājs no šīm te smalkajām dzijām satiņ tātad šīs te dziju kūciņas tādas, jā, un tad saliek kopā, un tad 5–6 pavadieni tad un ada. Manā skatījumā tas ir ļoti grūti. Es nevaru iedomāties tagad 5 atsevišķus kamoliņus satīt un tad adīt. Tad ir ļoti tā lēnu, manuprāt, adās. Vismaz man personīgi. Bet, jā, dažreiz šādas te smalkas dzijas glāba situāciju. Un tātad, savienojot šīs te abas dzijas kopā, jā,
izadījās šāda te pelēka cepure. Pateikšu uzreiz, cepure ir nodīga, bet nav vēl mazgāta, ja, tāpēc, tas adījums, pēc mazgāšanas vienmēr valdziņi izskatās akurātāk, ja. Tātad sanāca šāda te cepurīte. Tā ir pirmā cepure, kuru es nodīju. Jā, salīdzināšanai parādīšu to cepuri, kuru es adīju pagājušajā gadā. Tātad no tās pelēkās dzijas. Un sanāca šāda cepurīte, un tagad, ja pieliekam klāt, jā, tad var redzēt, tātad tā apakšējā cepura ir apmēram, kāds 1,5 centimetrs platāka, jā, tad es trāpīju tajā īstajā izmērā. Tātad ir pelēkā cepura nodīta. Tad pēc tam nodīju šādu te brūnu cepurīti. Krāsa ir kā brūna, bet ir tāda melanžēta, tā dzija, tā kā izskatās. Tāda, jā. Šī ir dzijas numurs, ir krāsas numurs 240. Šādi izskatās dzija ficītē, ļoti skaista krāsa, jā, tāds tā kā brūna, gan pelēcīgs pat. Man tā tad ir 100 grami, un šeit ir apmēram 50 grami. Principā, man vajadzētu sanākt vēl 3 cepurēm šādām te. Tā nodījās tāda cepurīte, jā. Tad nākošās 2 ir vienādā krāsā, šāda te krāsa, manuprāt, arī ļoti, ļoti skaista krāsa. Un šī dzija jau ir krāsas numurs, ir 138. Šeit man vēl ir 100 grami, tātad vēl 2 cepurītēm vajadzētu iznākt. Lai gan arī, ja teiksim, salīdzina šo dziju un šo te brūno dziju, šī te dzija ir nedaudz rupjāka. Un pat adījums cepure, tā pēc taustes, jā, ir nedaudz sanākt rupjāka un tāda nedaudz platāka nekā tā, šeit tā, protams, nevar redzēt, jā, bet jā, ir nedaudz arī tāda biezāka. Bet, vēl netik kritiski tā kā tā pelēkā bija. Tātad ir šādas te nodītas 2 cepures un 1 tā brūnā. Un, protams, esmu sākusi adīt vēl 1 cepuru, un šī jau ir, kā es pats saku, Latvijas vidējā aritmētiskā vīrieša mīļākā krāsa, melnā krāsa, cepura melnā krāsā. Arī tātad tā pati dzija, un melnā krāsa ir krāsa numurs 60. Man tātad ir 200 grami, un šeit vajadzētu sanākt 4 cepurītēm. Viena cepurīte sver apmēram 49–50 grami. Tā kā no 100 gramiem sanāk 2 cepures, šeit ir lielākie izmēri 57–58. Jā, un ir vēl viena dzija nopirkt šādā krāsā. Tāds, kas tā pa krāsu, bēšīgs tas īsti nav. Man izskatās tāda krāsa, kad pie kakao dzērienu pielēja labi daudz piena, tad tāda krāsa ir. Arī interesanti krāsas numurs ir 541. Šeit arī 2 tātad šīs te cepurītes sanāks. Jā, tā kā šo laiku adīt cepurs un augusta mēnesī tā sanāks, kad es adīšu tikai cepures un zeķes, jo pirms tam tos pāris mēnešus es adīju diezgan daudz šos te lielos darbus. Tātad sev dzelteno džemperi nodīju, tad nodīju šo te zilo mežģīņu džemperi sev no Dropsbēle dzijas, nodīju savu garo jaku un mazlietiņa gribās kaut ko tādu mazāku pādīte. Un galā tojās arī zeķu sezonu un cepuru sezonu. Tā kā, jā, augusta mēnesis pārsvarā tās būs cepures un zeķes. Tālāk, tas bija stāsts par cepurēm, tālāk stāsts par zeķēm. Tālāk stāsts par zeķēm. Iepriekšējā savā video es jau rādīju šo te dziju, drops dzija, zeķu dzija, kurai ir ļoti laba metrāža. Tātad 50 gramos ir 110 metri, tātad 100 gramos sanāk 220 metri. Jā, es ar zeķu dziju, kur metrāžā 100 gramos 420 metri, es tik smalkas dzijas adīt nevaru. Tas adījums ir tik plāniņš un tāds, man izskatījās pilnīgi cauri spīd pat, jo
esmu dzirdējis no daudzām adītājām, kuras saka, ka pēdējā laikā tieši šī te metrāža 420 metri ir kaut kā tā dzītiņa izskatās vēl smalkāka nekā ir bijusi. Nu jā, tātad šī te dzija, šo te labo metrāžu man ļoti patīk, un no šīs te sarkanās krāsas dzijas esmu uz doto brīdi nodījusi 2 zeķu pārus. Šīs ir zeķes dāmām. Tātad šis pirmais pārīts, kuru es adīju, ir izmēram tāds, 40. izmērs, un šis te ir vairāk uz 38. izmēru. Pie kam šīs te zeķes, tātad es pirmo adīju šo te lielāko izmēru, tas ir mans izmērs, tātad es adīju un laikoju, un tad, kad biju nodījusi, uzvilku zeķi, es sapratu, ka es zeķi uzvilku, jā, zeķe bija pāris centimetrus virs potītes, un es sapratu, es kā uzvilku, es uzreiz nolocīju šo te maliņu, nolocīju šādi, lai būtu līdz ar potīti, vai pat nedaudz zem potītes. Un, jā, tāpēc, ka šis te garums tāds, ziemā, tad, kad ievalkam zābakos, ja ir tie īstie zābaki, jā, tad tā malā izlien ārā. Es pati pagājušajā gadā staigāju savās adītajās zeķēs, un tad, kad bija šī daļa tāda garāka, visu laiku es viņu nolocīju, jau lai nelien ārā no zābaka stulma. Bet tas ir, ja ir šie tie īsie zābaki, jā. Un es sapratu, ka es šogad gribu pādīt zeķes dāmām tieši šīs te kapzeķes, laikam tas saucās, kad zeķes garums ir līdz ar potīti. Nu jā, šīs pirmās man sanāk tāds nedaudz garākais variants, bet nākošo zeķu pāri jau es adīju īso variantu, šīs ir tādas kārtīgas, kā vecmāmiņas teica, kapzeķis. Es nezinu, vai mūsdienās arī tā saka vēl, vai vienkārši saka īszeķis, bet kapzeķis, tas tā, man patīk tas nosaukums. Tātad šīs īsās zeķītes, adatas numur 3, valdziņu skaits 56. Un adīju, ja, kā jau es visas zeķis adu, man nav nekādu rakstu, un neadu arī tikai labiskajā adījumā, šeit ir 3 labiski valdziņi un 1 kreiliski, jā. Tātad šādas te īsas zeķītes, tā līdz papēdim man šai īsai kapzeķei ir jāda, cik bija 20 kārtas. Nu jā, šeit bija 20 kārtas, un šeit es adīju laikam 26, jā, tā arī sanāca. Nu, tātad nodīts vēl vienas šādas te īsas zeķītes, un jau uz adatām man ir nākošais pārītis, arī izmērs 38 un arī šis te kapzeķīte. Tātad viena man ir nodīta un otrai jau papēdi es adu. Tā, ko es gribu vēl par šo te dziju pateikt. Es tātad 50 gramīgas spicītes, un es katru zeķi adīju no savas spicītes, un tad šeit attiecīgi, protams, paliek pāri. Viena zeķe sver apmēram, mazākais izmērs bija 35 grami, un tās lielākais izmērs, kurš ir garāks, manuprāt, bija 40 vai 39, nu, nedaudz tur atšķirās, jā. Un es katru zeķi adīju no savas spicītes, un līdz ar to man palika pāri tādi, tur apmēram 15 grami no katras spicītes. Ko tad es darīšu ar šo dziju tālāk? To es pastāstīšu nedaudz vēlāk, tad, kad es stāstīšu jau par dzijām. Tātad, jā, nodīti gandrīz 3 zeķu pārīši no sarkanās drops dzijas. Ja kādu interesē, var pateikt krāsas numurs, tas ir 12. Tātad, tās ir sarkanās zeķes. Un uz adatām man ir arī, jā, es starp citu vienlaicīgi gadu 2 zeķu pārus, tātad adatas numur 3 un sarkanā dzija, un sāku adīt arī jau lielo izmēru, vīru izmēru, tātad uz adatām numur 4. Tātad ir nodīta šāda te zeķe. Šis būs izmērs apmēram 44. Pēc maniem aprēķiniem tā vajadzētu būt. Tātad zeķe ir nodīta, es tā notvaicēju, bet nesmu vēl izmazgājusi zeķi. Tad valdziņi izlīdzinās, vilnas dzija atverās, un tad ir pavisam savādāks, kā saka, skats uz dzīvi. Tātad šo zeķi es arī adu 3 valdziņi labiski, 1 valdziņš kreiliski, un valdziņi ir uzņemti, sākt adīt ar elastīgo valdziņu paņēmienu.
jo es esmu ievērojis, ka tieši vīrieši kaut kā tā ļoti nevīžīgi vēl to zeķi, viņi parasti, kad iebāž kāju zeķē pēdu, ja, un tad viņi tur stiep, ja, kaut ko tur ļoti, un ja šī daļa ir tāda ciešāk adīta, ja, tad viņiem tur grūti uzvilkt ir, un tāpat var atkal sakot to zeķi šeit saplēst, pāraut to diegu pušu. Tāpēc es vienmēr radu šo te augšējā daļa ir elastīga. Jā, tātad viena zeķe ir nodīta, un top arī jau otra zeķe, vēl pāris kārtas, un varēšu sākt adīt jau papēdi veidot. Tātad šeit šo zeķi es ādu no dzijas Jarnārta Forza. Klasiskais sastāvs 75% vilna, 25% poliamīds, 100 gramos 420 metri. Krāsa šai dzītiņai ir 46,05, tāda bēšīgas krāsas dzija, un klāt es pievienoju mūsu pašu Klipanu saules dziju, šāds te spoles atlikums, arī bēšīgā krāsā. Nu, nedaudz atšķirās tie toņi, protams, jā, un tad tas adījums arī tāds nedaudz tāds melanžēts izveidojās. Jā, tātad man ir vēl viena picīte 100 gramīga. Šeit no šīs man būs tā otra zeķi uzadīsies, un tad no šīs 100 gramīgās pievienojot klāt šo te saules dziju, sanāks 2 zeķu pāri. Viens šis te lielais izmērs 44. un otrs tad varētu būt, varbūt 42 sanāks, skatīšos, kā nu tur būs. Jā, bet vēl man plānos vēl 2 zeķu pāris nodīta. Tā, tas ir par zeķēm. Jā, augusta mēnesī tagad es neadīšu ne jakas, ne džempers, neko. Mana lielā vīru jaku, kur es esmu sākus adīt un kuru jau iepriekšējās reizēs rādīju, es neesmu pagaidām adījis, visticamāk augustā arī neko neturpināšu adīt, jo gribu adīt zeķes un šīs te cepures. Nu, tā gluži nebija, ka es šo jaku neadīju par šo laiku, ir nodīta tātad priekšdaļas abi gabali un mugurpuses sāk adīt. Mugurpuse man ir apmēram kādi 30 centimetri nodīt. Nu jā, tā gluži nav, ka es neesmu adījis. Varbūt kaut kur pa vidu zeķu un cepuru adīšanai es pādīšu arī to savu jaku, jā. Bet, principā, augusta mēnesis man ir ieplānots tas uzsvars uz zeķēm un uz cepurēm. Tā, tas par zeķēm arī viss, un tagad es parādīšu, kādu dzīvi esmu nopirkusi. Tā kā zeķu adīšanas sezona ir sākusies, protams, es ik pa laikam piepērku klāt zeķu dziju saviem dziju krājumiem, un tā tad arī pēdējā nedēļā ir nopirkt tā, cik man 400 gramu, ne vairāk, 500 gramu zeķu dzijas. Tātad, nu teiksim tā, nedaudz neveiksmīgs pirkums dziju, tātad es sūtīju Lietuvas interneta veikalā Vilrita, un es nezinu, kā tas sanāca, kā ne, bet es nepasūtīju īsti to krāsu, kuru es gribēju, bet nu labi, tā arī gadās. Tātad es jau vēlējos pamēģināt adīt no šīs te Jarnārta Forza festivāla dzijas, kas ir tādām košām krāsu pārējām, bet man šeit, kā redzams, nekas košs nav. Tātad man ir plānos no šīs te dzijas adīt vīru zeķes, tādas košas gribēju. Es nezinu, kā es tur pievienoju tam grozam tās dzīves, bet es biju pievienojis šo te brūno, mierīgo toni tādu, lai gan man tur bija noskatīta pavisam cita tāda spilgta, zaļganīga, manuprāt, ar oranžu kaut kāds tās pārējais bija, bet finālā es pievienoju šādu te mierīgas krāsas dziju, un nu, ko nāksies tāpat tā sadīta dzijai, jo, protams, nekāda vaina nav, un gadās arī tā pasūtīta. Tātad sastāvs šeit ir tas pats 75% vilna, 25% poliamīds un 100 gramos 420 metri. Jā, tātad šāda te krāsa pasūtījās man. Nu šeit ir tādi brūnie toņi un tad tā pārēja tāds gaišāk, tumšāk brūns un kaut kur pa vidu tāds rūsas krāsa, jā. Tātad tāda ir 100 grami nopirkta. Tad tai pašā sūtījumā man bija atkal, tā paliksim nost, Jarnārta Forza, šī te ar strīpām dzija, kas veidojās. Redzēs, kā tas izskatīsies, sastāvs tas pats klasiskais metrāža arī. Un no šīs dzijas man arī ir ieplānots adīt 2 pāri dāmu zeķes, tātad īsās kapzeķītes.
Pēc tam es parādīšu kādu dzīves pievienošu klāt, protams. Un tad vēl šāds te 200 gramu šāda te forzas dzija arī šādā te krāsā, tas tāds ne tā īsti oranžs, tāda arī tā kā rūsas krāsa. Tātad no šīs zeķu dzijas es adīšu zeķis tikai un vienīgi vīriem, jā. Tā man ir ieplānots. Tātad, ko es pievienošu klāt šīm te zeķu dzijām, lai būtu biezāks, jā. Tātad šai te dāmu dzijai būs klāt klipana saules dzija šādā te zaļā krāsā. Šis ir tas smalkākais variants, un zeķis es adīšu arī ar adatām numuru 3. Es domāju, ka izskatīsies labi, kad pievienošu klāt šo te zaļo. Tālāk ar šo te dziju man sanāca arī negluži tā, kā es biju plānojusi. Tātad man vajadzēja piepirkt klāt klipana saules dziju, piemērot, jā. Tad, kad es biju aizbraukusi uz veikalu un paņēmu telefonā paskatīties, kādu krāsu tad es esmu pasūtījusi, telefons, protams, uzrādīja kaut ko citu, un es nopirku šādu te dziju klāt. Nu, it kā jau var savienot abas kopā un adīt, un būs tāds melanžēts adījums, un droši vien nekāda vaina. Bet man kaut kā gribās tieši, lai būtu šāda te krāsa. Un domāju, ka nākošu nedēļu man atkal doties uz saules veikalu un ņemt līdzi jau šo te ficītu un piemeklēt attiecīgo krāsu. Nu jā, tā izskatās, kad saliek kopā. Principā pat vispār tonis, es nezinu, kā es tā varēju kļūdīties. Bet nu jā, man ļoti patīk šis te brūnais tonis, ļoti patīk. Tātad varbūt adīšu, varbūt nē, nezinu, skatīšos no situācijas, lai gan uz doto brīdi domāju, kad jāpiepērk kaut kas līdzīgāks šai. Bet šo te brūno varētu pievienot klāt šai te dzijai. Šī jau iet vairāk kopā. Te man ir šī te viena fice, ne šķeterīt, vai kā viņš saucās pareizi, tā nav fice vairāk. Tātad šeit ir 100 grami, tas ir tas rupjākais saules dzija. Un vēl šāds spoles, tāds dzītiņa no spoles, arī tā pati krāsa. Nu jā, ja es pievienošu vai šai te dzijai klāt, šeit 2 zeķu pāri sanāks, un principā paliks pāri vēl šī te dzija. Vai nu tad jāpērk kaut kas arī brūnganīgs ir, lai es varētu visu šo dziju izadīt, vai nu jāda kopā ar šo. Nu nezinu, domāšu. Nu katrā ziņā ar šo dziju tās krāsas iet ļoti labi kopā. Nu jā, tāds ir arī mans dziju pirkums. Protams, zeķu dziju es tagad, nu neteiksim, ka katru nedēļu pirkšu, jā, bet augustā noteikti būs vēl viens dziju pirkums, jo jau zeķu sezona ir sākusies. Man gan ir manos krājumos, protams, arī vēl zeķu dzija vēl no pagājušā gada, kas ir, bet gribās taču vienmēr piepirkt kaut ko klāte. Jo es saku, es šogad kaut kā man ir tāda, es tā gribu vairāk no šādām te spilgtām krāsām pādīt tieši šīs te dāmu kapzeķītes, jā. Jā, ko es vēl gribēju teikt par šo te drops dziju. Šeit ir tie atlikumi, kas man ir palikuši pāri no ficītiem, kad noda vienu zeķi, jā. Var jau, protams, adīt vēl sarkano zeķi, jā, pievienot tās dziju klāt un adīt, bet man gribējās šos te dziju atlikumus, kas ir no tām 50 gramīgām ficītēm, uzadīt strīpainas zeķis, arī šīs te kapzeķis. Un paskatiet, cik smuki izskatītos abas šīs krāsas kopā. Jā, it kā liekas, nu, sarkans ar tādu galīgi neiet, bet zeķē, es domāju, izskatītos tīri labi šāda te krāsa, ja savienojumā ar to sarkano. Un jā, tad, kad es uzadīšu vīru zeķis, kaut kas paliek pāri, tad jau es ar šo te sarkano varu kaut ko sakombinēt. Šeit gan metrāža atšķirās, jā. Šeit ir jāda tad 2 pavadieni šī te smalkā forzas dzija, jā. Un viens pavadiens šī te sarkanā, un es domāju, ka varētu būt tīri interesantas strīpainas tādas kapzeķis. Bet nu tas ir tā manās fantāzijās, viss, kā saka, manā galvā, visas tās domas, kā tas viss būs realitātē dzīvē, to jau skatīsimies, rādīs laiks. Nu jā, paldies, ja noskatījāties manu video,
un tiekamies jau kādu citu reizi.